Latvijas dzimstība ir pilnīgi sabrukusi. Viņi maksā par pensiju. Tāpēc arī mēs gribam, lai bērni dzimtu Latvijā. Mēs nevaram pacelt, jo mēs mirstam ārprātā. Mēs mirstam. Paskiet godīgi, Latvijas pensijas sistēma ir sabrukusi. Vairs jaunie nesadz veco naudu, nesadz. Mums seni jāizņemās naudu tirgos, lai mēs varētu sekt veco cilvēku pensijas. Kā jūs domājat, kāpēc? Tāpēc, ka dzimstība ir pilnīgi zem mīnusa. Kāpēc viņa zem mīnusa? Tad es nezinu. Jūs aizdomājāties, kāpēc? Kurš grib dzīvot šī zemē? Tāpēc, ka vesels lērums ar gudriem cilvēkiem kā jūs nepiedalās politikā, brauc prom vai vienkārši vēro no malas. Tieši tāpēc, ka mēs ļaujam tādiem kariņiem un pārējiem draņķiem postīt Latviju. Jo no Latvijas ir aizbraukuši tūkstošiem cilvēku, kuri dzemdē bērnus tur, un tie bērni vairs latviešu valodā nerunā. Tagad indieši dzemdē Latviju. Tieši tā. Un kāpēc mums tā dzimstība ir kritus? Tas ir kaut kāda demogrāfa. Un kāpēc Ungārijā viss ir kārtībā? Jūs ļoti gudri visu saprotat, jūs visu saprotat, bet jūs nepiedalāties politikā. Es 20 gadus analizēju politiku. Bet jums ir jāiet. Bet jums ir jāiet mainīt. Šī zeme tāda. Nāciet palīgā. Nāciet mums palīgā. Pastāties, kādas mašīnas Vācijā uz tādas ielām neieraudzīs. Mēs cenšamies šo situāciju izlabot ar atbildību.